Labrīt! Mēs šodien 2. Mēs uz stundiņu atbraucām. Man īstenībā vajadzētu iet ar Galdiju strādāt, taisīt viņam dekupāžu. Nevis sēdēt ar kārtību labrīt Regīti. Bet es domāju, ka var arī pasēdēt. Man gan vienā brīdī varbūt te nāks. Paldies par rozīti. Nāks parunāties. Būs jāslēdz ārā, bet kā ir. Ienāca uz brīdī. Regīna, tev noteikti vajadzētu savu dienas enerģiju, vai ne? Sveiki, Ilona. Karsts šodien. Nē, mums īstenībā šeit ir ļoti labi. Telpā ir ļoti labi, nav pa karstu. Bet ārā ir jau karsti. Šodien visādi plāni, laikam nesanāks pēcpusdienā vakarā. Atnākt palaimot. Bet vēl ir rītdiena. Arī tam dienas laikā. Regīna, tev būs kāds jautājums? Jā, dzertais skrēja. Vai drīzumā atradīs risinājumu darbā? Jautājumā, ja? Un paskatāmies. Ieslēgam pagulēt. Mums jāpagaida vienkārši pusotru stundu, kad brauks suņukam atkal pakaļ. Finansiāli jātiek uz kājām. Jā. Tev ir ļoti jāpieiet savai atvērtībai un savai komunikācijai. Tā kā jārunā varbūt par tām lietām, jāatverās, kas ir tas, kas tev tā kā nesanāk vai neizdodas, vai ko tu gribi panākt. Tu šobrīd esi mazliet norobežojušies no apkārtējās pasaules caur to savu situāciju, ko tu gribi atrisināt, un tādēļ daudz lēnāk un gausāk nāk kaut kāda risinājuma un atbildes. Un, ja tu caur to runātu un būtu atvērtāka, tad nāktu daudz savādāk šīs iespējas. Un tev šobrīd tas risinājums, viņš būtībā tāds maģisks, ja? Tāds maģisks risinājums. Tas ir kaut kas, ka pēkšņi notiek atrisinājums, un tu pat tā īsti nesaproti, no kurienes tas atnāca. Tā kā, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kā man varētu risināties, pirmkārt, tev ir jāiegūst šobrīd līdzsvars un stabilitāte pašai savās sajūtās, un caur šo tev būs pārmaiņas, sāksies jauns cikls dzīvē. Bet pēc manām sajūtām tā vairāk ir domāšanas maiņa, jo arī skatoties caur šo te inkvizītori, tas ir tas, kur mūsos iekšā ir tā baile izpaust sevi. Tātad ir kaut kāda joma vai darbība, kur tu varētu darboties, bet tu tur neiesaisties, neizmantojot to kā savu, labrīt, Kristīna, labrīt, Liene, kā savu iespēju, jo tu tā kā baidies atvērties, baidies aplausties. Un jā, tev ir jāatverās sabiedrībai. Tas nozīmē, ka vai nu tev ir jāmeklē, vai arī jāsajūt, kur ir tas, kur tu būsi noderīgi cilvēkiem, pat vairāk cilvēkiem. Tev jāiet uz lielāku tādu atvērtību un miedarbību ar apkārtējiem un sadarbību. Un caur turienu tev ienāk tā enerģijas maiņa arī uz tām finansēm un visu pārējo. Tā kā kaut kādu sveci tu turi zem pūra un neliec lietām. Tā sanāk. No sērijas vai te to kādam vajag, vai to sapratīt, ja? Tā jāvelk ārā tas savs talants. Jā, es varētu pastāstīt, kā atradu savu ceļas gaismas nesēju. Es pastāstīšu. Bet paskatīšos vēl, kas te bija pa jautājumiem, lai neiekrājās. Tad dotajā brīdī viss jok un brūk. Regīna, es tev piedāvātu droši vien atnākt privāti, patiešām atnākt privāti.
vai nu klātienē, vai nu caur video zvanu. Un tad var apskatīties pirmkārt caur visiem enerģētiskiem centriem, kāpēc šie notikumi enerģētiski tā ir sastājušies. Un caur to tālāk tad šķētināt visus tās situācijas un risinājumus un iespējas un arī izskatīt tos variantus, kas ir tevī pašā. Un man ir tā sajūta, ka tā ir tīri domāšanas un sajūta maiņa, kas tev šobrīd ir vajadzīga. Un tad, kad tev nomainās tā domāšana un attieksme, tad arī mainās pārējais, lai cik tas šobrīd izklausītos tā kā klišejiski, ja visi saka, viss ir galvā, bet tā tas ir. Tā tas ir, tas jūg un brūk, pilnīgi iespējams, ka ļoti labi, ka tas tā notiek, kad kaut kas no kā šobrīd atbrīvojies ilgtermiņā, un tagad tuvākā nākotnē priekš tevis būs, ka tu varēsi teikt, cik labi, ka tā notika. Kas lienē gaidāms, ko augstākie spēki vēlās pavēstīt? Man jāizmīg, paskat, kā smukuļi uz meditācijas dīvānī. Nu jau pacēlu galvu, laikam zinātu filmēs. Tā, luna, mēnes, dīvieta, lieve. Nu, tev skaista lienī, tev pirmkārt ir kariete, kas nāk par balansu, par sasniegumiem, par augstāko vadību, paslies kāds brīnišķīgs zvaigžņu ceļš, ka zvaigžņas un kosmos viss nobirst tavā ceļā un rāda tev ceļu, kur tev doties. Un šobrīd arī nāk tev mīlētāja kārts, kas stāsta par to, ka ir jāizdara dziļas izvēles caur savu sirdi. Un tieši sirds mīlestība un mīlestības plūsma kā tāda ir tavs lielākais spēks un lielākais ierocis, ar kuru tu vari piepildīt telpu, un tad, kad tu dari no sirds un ar mīlestību, tad arī viss notiek priekš tevis vislabākajā veidā. Šodien ģimenē iegulda laiku tieši ģimeniskās enerģijas un atbalstu, un šī te kopā būšana varētu būt priekš tevis piepildoša un patīkama. Tā sajūtiņa, kad bišķiņi ir atkāpušies dažādi tie ietekmētāji, ja, kas mums ir tā kā augstākās lomās mēģina nostāties un kaut ko norādīt, līdz ar to arī caur to tu topi, var teikt, tā kā brīvāka un paņemot tādu visuma vēstījumu uz šo dienu tev kopumā esi cilvēks, esi cilvēcīgi, tev misija ir šī cilvēcības nešana šeit uz zemes, un tātad šodien arī var veidoties tās situācijas, kur caur to savu sirds telpu, to savu mīlestības plūsmu un to cilvēka cilvēcības miedarbību vislabāk atradīs kaut kādus tos risinājumus. Bet šodien kopumā par sevi un savējiem un tādu mīlestības kopā būšanu. Skaistas īstenībā dienas enerģijas. Paldies, ka patapojat, pievienojieties fanu klubam. Jā, Ilona bija uzdevusi jautājumu, kā es nonācu līdz šim te gaismas nesējai. Teikšu tā, diezgan, tas nebija tā vienas dienas lēmums, tas ir pirmkārt. Vispār kaut ko tādu nevar izlemt vienā dienā. Man bija pašai iesākumā, beidzot jūtu, ka man atgriež spēks, ko šobrīd tādu nejūtu. Redz, cik skaisti. Tu darbojies gadījumā arī tām dieviešu enerģijām šobrīd. Tu, man liekas, bija, vai ne? Bija grupiņā. Tās arī daudz ko kārtos, bet jāreikinās, ka 21 dienas ietvaros vēl var būt arī kaut kādas transformatīvās enerģijas. Bet kopumā, visam ir jāverās vaļā sievišķais, dievišķais spēks. Bet kopumā, visam ir jāverās vaļā sievišķais, dievišķais spēks. Bet, kā es nonācu līdz šim? Man vienmēr ir bijusi tā sajūta, man liekas, jau no bērnības, ka kaut kas nav tā, kā stāsta, ka kaut kas nav tā, kā izskatās, ka kaut kas nav tā, kā grib parādīt. Vakar tikai nesanāca. Labi, tiki galā. Tur paceļ tās enerģija integrācija fiziskā plānā, tā var būt, jo bija tā kanāla sakārtošana, atvēršana pirmā dienā.
Nu jau mums ir 3. diena, nu jau pamazām izlīdzinās. Sveiks, Raimiks. Tā, nu atkal man pārtraucās, kā es līdz tam nonācu. Jā, nu tā iekšējā sajūta, ka kaut kas ir savādāk, kaut kas ir ne tā. Un vienmēr ir ļoti bijusi tuva tieši dabas enerģijas un viss šīs lietas. Un man mājās, mammai, jau tad, kad es biju maza, bija ļoti daudz grāmatu plauktos, visādas grāmatas, tieši tur par roku līniju lasīšanu, par kristāliem, par tās zināšanas, kas tajā brīdī nāca, Lūlas Vilmas tās grāmatas, daudz un dažādas daļas, un mamma tā kā viņas lasīja, bet es neatceros gan, ka viņa viņas būtu lasījusi, bet viņa viņas pirka. Viņa viņas pirka, un tas bija kaut kas tā kā, ko es šķirstīju, un viens no maniem pirmajiem tādiem komplektiņiem bija kārtas, astroloģijas, man liekas, bija man kaut kādi gadi 10, 11. Tur bija interesanti, tur varēja likt tādu tā kā puzlīti par, tur bija, tā kā, ka tev ir parādīts, kā viņas tur jāsaliek, un pēc tam, kā tu viņas lasi, tur bija vairāk caur horoskopu zīmēm un kaut kas tam līdzīgs. Es pat neatceros vairāk, kā to desku sauca, ja. Un ar tādu, un tas vienmēr interesē, man ļoti patīk kristāli, visādi, kas ir tie, tur bija kaķatis un vēl kaut kas tam līdzīgs, un tādas visādas tās lietas interesantas, ar ko, tā kā padarboties, un līdz ar to. Un līdz ar to sveika, Margarita. Un līdz ar to tā interese un tā ievirze it kā bija, un tad, kad es tā paskatos tagad atpakaļ, tad arī tās rotaļas, kas man bija tādas interesantas bērnībās, mēs vairāk kaut kādās ragadiņās un tā spēlējām. Tagad ir, protams, skaidrs, ka to visu sauc savādāk. Un kad tā būšana laikam pie dabas un nevarēšana atrasties lielās ļaužu masās un visu pārējo, tas vienmēr nācis līdzi. Un man noteikti ļoti daudz deva tas, kad es mācījos mūzikas vidusskolā, kad es negāju parastā skolā, es gāju tikai līdz 7. klasē, pēc tam es sāku Rīgā mācīties dārziņu skolā, un ir bijusi tā mūzika, kas arī ir sakārtojoša un atveroša plūsma, un mūzika un skaņas elementi ir tas, ko es tagad pamazām sajūtu, kas vēlos ienest atpakaļ, arī meditatīvajos procesos atkal sāk rādīt, paldies, Margarita, atkal sāk rādīt, ka man tas nestabilais internets, ceru, ka jūs man dzirdat. Šitajā ēkā laikam vai tāpēc, ka bāzes ir blakus, vai tās sienas ļoti biezas, kaut kādi varētu būt signāla slāpētāji, manuprāt, kaut kur savietoti. Un līdz ar to tas skatījums uz dzīvi, tad, kad tu esi tādā vidē, viņš arī veidojās savādāk, un kad tu redzi un saproti, ka nav tikai balts un melns un tikai tās parastās vienkāršās lietas, un teiksim, ka tas mans dzīves ceļš kopumā līdz kaut kādiem 20 reiķinetā, man tagad meitai būs 20 gadi, un man pašai palika tikko jau mēnesi, jau 2, ja, sanāk atpakaļ 40, ja. Un līdz kaut kādu 25 gadu vecumam es biju piedzīvojusi un izdzīvojusi ar daudz lietas, ko cits līdz saviem 50, 60 nav paspējis. Un vienmēr ir bijis tas, kad ir apkārt kaut kādi cilvēki, kuri pat spiež uz visādām sāpīgajām lietām, kur mēs pēkšņi varētu iekrist visādās upuru lomās un visā pārējā. Un vienmēr līdzās bijusi tā sajūta, bet kāpēc es tam nepieķeros? Un tad tā dzīve, ka tu ej tai skolai, tā kā skolai, naturāli skolai cauri, notiek vieni notikumi, otri, nākamie, ja, un visi tie procesi kaut kā tur mainās. Un gan tur attiecību ziņā, gan vēl kaut kāds, tā kā tādiem amerikāņu kalniņiem, un arī visi tie paši vecāki jautājumi un vispārējais, un tad piedzimstot meitai arī es uzzināju citus faktus, ar ko man tur nācās tikt galā par savu bioloģisko un nebioloģisko ģimeni, un īsāk sakot, tas visa tā pieredze šausmīgi intensīvi krājās. Un tad es nonācu tādā vidē, un
varbūt tas ar tādiem cilvēkiem, kur sākās tāda varbūt savā ziņā jāsaka degradācija. Un radās tā sajūta, kad kaut kas nav riktīgi. Tu it kā iesaisties vienos tādos ļoti zemēju un ego un visam pietuvinātos procesos, un tajā pašā laikā tev ir tāda sajūta, ka tu to visu vēro no malas. Vienkārši tā kā vēro, skaties no malas un nespēj to līdz galam tā kā izjust kā savu. Un tad man pamazām sāka, tā kā mums veidojās šie For You pages to brīdi, kad vairāk tas bija YouTube, kur varēja kaut ko skatīties un pētīt. Arī Facebook draugiem, man liekas, jau tad bija norietējis. Bet tas ir apmēram kādus 10 gadus atpakaļ, jā, kad pamazām manā tā kā redzeslokā sāka ienākt visādas šāda tipa zinības, zināšanas, un tieši viss sākās ar meditāciju kā tādu. Šobrīd tas, kas tad sēžu lieku kārtas, tas ir tikai, kā es vienmēr saku, kā instruments, lai tās savas domas, zināšanas un visu pārējo noformulētu un caur to attēlu varbūt gūt kaut kādu apstiprinājumu tai informācijai, kas nāk. Bet kopumā, jā, bija tieši caur meditācijām, caur enerģētiskiem procesiem, man piesaistīja, man ļoti patika. Un es sāku iet uz enerģētiskiem kursiem. Vispirms es sāku strādāt ar sievišķo enerģiju, tad es aizgāju uz regresu, uz privātu konsultāciju. Pēc tam, tad, kad es aizgāju uz to regresu, tad man pateica to, ka tur ieraudzīja to, ka ir kaut kāds ļoti stingri nolikts ceļš, kurš ir jādara, kurš ir jāpilda, kad ir jāstrādā ar cilvēkiem, jāstrādā ar grupām, kaut kas viņiem jārada, jāstāsta. Un pats pirmais, ko es izdarīju, es tajā brīdī biju pieķērusies tieši meditācijai kā tādai. Un to, ka man daudz teica, ka man ir tā kā patīkama balss, un ļoti patīk balsī klausīties, un ka balss nomierina. Pat tad, kad es aizstāvēju, esmu biznesa psiholoģiju beigusi, aizstāvēju diplomu darbu, tad svešu cilvēku stāvmācībā mācījos, jo es paralēli strādāju. Pienāca klāt pēc aizstāvēšanas, teica, mēs nedzirdējām nevienu vārdu, ko tur stāstīja, un arī varbūt īsti nesapratām, par ko bija tavs pētījums. Es pētīju emocijas starp kultūru vidē, ja man bija iespēja pētīt starp dažādu kultūru cilvēkiem emociju izpausmes. Bet tā balss mums bija tik patīkami klausīties, jo jāiet kaut kādā radio strādāt. Un tas man bija kaut kā iesēdies par to balsi, tad man likās kopā par tām zināšanām par meditāciju, man pašai patika tas process. Un pirmais, ko es izdarīju, es izveidoju iespēju pieteikties, tā bija toreiz vēl WhatsApp grupa. Tēt mēs vairāk telegramā tur foršāk visu var sastrukturizēt, bet WhatsApp grupā, jā, kad tā saucās krāsu meditācijas, jo man bija tā sajūta, ka man gribās iedot informāciju par krāsām, tieši par krāsām. Tad es sāku tās krāsas pētīt, kā viņas cilvēku ietekmē. Un kā jūs saprotat, tad caur krāsām nonāca līdz čakrām, līdz enerģētiskajiem centriem. Un es veidoju šīs te vadītās meditācijas, kad tu piesaisti konkrēti tieši krāsas staru, bet tajā pašā laikā veidoju arī to vizuālo materiālu, meklēju informāciju, liku kopā, ko tu kā to krāsu var izmantot. Ja? Tur sarkanā krāsa ir tam un tam, un nākamā krāsa ir tam un tam. Un tikai tad, kad tas viss jau bija beidzies 7 nedēļu garumā, tad es sapratu, ka runa ir par šīm čakrām enerģētiskiem centriem, ka tā jau ir reiki enerģija. Tā jau bija pieskaršanās tam. Un tad vārds pa vārdam sākās sarunas arī tiem, kas bija jau grupā, kā saprast, kas tie enerģētiskajā centrā darbojās. Un es sāku likt, man bija līdzās diezgan bieda dāma, kas nodarbojās ar dziedniecību, un viņa parādīja šīs te iespējas, paldies, šīs te iespējas un šīs te metodas, ka var ņemt svārstiņu, var ņemt visādas citādākas lietas un lasīt informāciju. Viņa pat tajā laikā esot jau, viņai bija 50 vai 60 gadi, 60, manuprāt, gāja tajā saucamajā Raganas skolā, un man vienkārši blakus notika šāda mācīšanās. Un es uz to visu skatījos, un tas viss likās tik ļoti skaidrs un saprotams, ka tas viss ir zināms, ka tas viss ir kaut kur iekšā, un ka to tikai atliek, vilkt ārā. Tā es sāku pamazām to svārstiņu darboties.
noteikti enerģētiskos centrus, skatīties, kas viņos ir un visu to pārējo. Tās konsultācijas vienmēr sanāca tādas, ka cilvēki teica, wow, kā tu zini visu par mūsu dzīvi, kā tu zināji, ka man bija tā un tā. Es nezinu, kā es zināju, jo vienmēr ir tā sajūta, un tas ir vēl joprojām, ka tad, kad tu ieeji otra cilvēka enerģētiskā laukā, tu vienkārši saņem informāciju, tu viņu nodod, un pēc tam tas informācijas kanāls aizverās. Visu tu pat neatceries, ko tas stāstīs. Un šajā periodā man nāca tā sajūta, ka tā svārstīņa būšana ir ļoti neparocīga. Man gribējās darboties ar kārtīm, bet ne ar taro kārtīm. Jo taro kārtas es biju saskatījusies tādas, varbūt ne tādas bildes, man nebija rokās nonākušas klasiskās, ja, kas ir šitas taro veids, ko mēs arī kursos mācāmies. Man bija nonākušas tādas diezgan tādas, jāsaka, demoniski izskata kārtas, un līdz ar to man tās kārtas, kāršu sistēma un pielietojums kā tāds patika, bet tā kava kā tāda mani atbaidīja. Un man likās, ka tās enerģijas galīgi nav par mani, es negribu ar viņām miedarboties. Un tad es augu un pieaugu līdz tam, kad es sapratu, ka enerģija tā, kuru tu dod, un lai kāds kārts vai vienalga, ko tu paņemt rokās, tās es to nevis kā to, ko kāds tur ir uzzīmējis. Bet katrā gadījumā tajā laikā es izveidoju to sistēmu, kad es varu noteikt enerģētiskos centrus caur kārtīm, bet šīs kārtas es izveidoju, uzzīmēju pati. Kā es saku, ka ne jau pati, es pati nevarēju neko tādu izdarīt un nevar pats izdomāt. Tātad tā bija kaut kāda veida tā informācija, kas pie manis caur mani atnāca, tā sajūta, kas un kā ir jādara, un es vienkārši ilgi nedomājot radīju šo te kāršu komplektu. Tātad te ir visi 7 enerģētiskie centri, no katram centram 10 kārtas un viss tas, kas tur virsū. Tas ir tas, ko es arī jums piedāvāju nākt dzīmēt un taisīt ļoti transformatīvs process. Bet viss šis 70 kāršu komplekts es viņu radīju, lai varētu vieglāk darboties, lai nav jādarbojas ar to svārstiņu. Un tad es sāku pētīt, kā tas miedarbojās. Un tad caur to visu, saprotot, ka tas atver vēl plašāku lauku, es paralēli sāku apgūt un darboties caur channelingu, visām tām lietām pati gāju uz kursiem, lai augtu, lai mainītos, tad man dzīve nomainījās par sazinu cik tur tiem grādiem, nezinu, kā to pareizi pateikt un saukt, tad pāris reizes pat vēl esmu bijusi uz tiem saucamiem regresiem un tādām konsultācijām, tā kā skatīties dziļāk par to savu dvēseles ceļu, bet pārējais viss līdz ar to sāk veidoties pats un nonāk līdz tam, kad izrādās, ka tu vari ar enerģijām dziedināt, izrādās, ka tu vari to, ka tu vari vēl kaut ko. Un tas viss atnācis ir caur to, kad atnāk viens cilvēks un pajautā. Tad tev atnāk un pajautā, un tad tu vienkārši izdari. Un tā pieredze sakrāsies, un viss tas, kas šeit ir un notiek, kaut kā tā, tas viss ir nācis tā ļoti organiski, pat neapzināti, un vienkārši tā ir. Un arī tās pašas kārtas, kas man tagad ir papildus, viņas tikai nāk klāt, viņas nāk un atnāk no visādiem nezināmajiem virzieniem. Un kur sāka taro, kur orākuls, kur tas, un tas viss saliekās kopā, jo man ir tā sajūta, ka es caur sevi varu strādāt ar visu kopā, un tas ir tas, ko es arī daru. Vai tie ir kristāli, vai tās ir ēteriskās eļas, vai tās ir kārtas, vai tā ir vienkārši dziedinoša saruna, tātad pilnīgi jebkas, kas nonāk mūsu rokās, tu vienkārši zini, ko darīt. Bet galvenais visi pamatā ir meditatīvi enerģētiskie procesi, caur kuriem tas viss kanāls arī darbojās. Tāpēc arī es jūs visi gribu vienmēr tajā ievilkt un aicinu arī šo sestdienu. Nākat šeit klātienē, vai ne, Luna? Jānāk klātienē, meditēt ir. Iepazīt, kas tas vispār tāds ir, kas nezina, kas zina, tad vienkārši iet dziļākos procesos, jo tas ir tas, kas visu atver un sakārto, visu šīs enerģētiskās prakses un pārējais, jo viss notiek pats par sevi. Tā Liena raksta, ka līdzīgi apziņu saprotu, cik ļoti neapzināti no tā lielā mērā izvairījos. Jā, lai paldies. Tā. Sveika, Agneška, jā, uzdod jautājumu. Tā, Agnes 41 un Gatis 40 nedzīvojam kopā un kas gaidāms attiecībās. Un cita aiziet pastaigās un aiziet pastaigāt, tev drīz atbrauks pakaļ.
neiestaigāt. Viņi arī skatīsies, kas Agneškai, bet Agnesei un Gatim notiek attiecībās. Un šitā, ka to visu darbojas un strādā, tad tu saproti, cik ļoti daudz, kas ir uzlikts caur prātu, visādi prāta bloki, ka to nevar un to nevar, un to vajag un to vajag, un tāpēc visu laiku tā sajūta, ka jāver vaļā jaunas durvis visiem citiem, jāver vaļā jaunas durvis, jārada tā iespēja saprast, ka jūs arī varat, jūs paši varat ļoti, ļoti daudz, un paļauties uz sevi un savām sajūtām, un radīt, darīt, piedzīvot, un tie prāta rāmi, kas ir uzlikti, ka vajag tur visu kaut ko, un arī par to pašu meditāciju, ir tik daudz, kas uzlikts tādā standartā, ielikts iekšā prātā, kad, ja tu nevari nosēdēt lotus pozā 5 stundas no vietas vai nonākt pilnīgā klusumā un atbrīvoties no domām, tad meditācija nav priekš tevis, bet patiesībā stāsta pavisam par kaut ko citu. Tā kā tā labi mums Agnesē jāskatās, Agnese un Gatis, kas gaidāms attiecībās. Attiecībās šobrīd no viņa puses ir mazā tāda tā kā iekšēja neapmierinātība, un viņš nespēja sabalansēt savas garīgās un materiālās vērtības. Un ir ļoti būtiski cilvēkam pašam atrast savu līdzsvaru savā dzīvē un saprast, kas ir viņa prioritātes. Tas ir tas, kas šobrīd var stāties kā šķērslis jūsu starpā tādai kopīgākai būšanai. Un savukārt tev tas var redzēt, ka izsauc diezgan plašu tādu emocionālu rezonanci. Emocijas ir ļoti, ļoti spēcīgas. Un reizēm tā sajūta, ka tās emocijas vispār tev pārņem un pārvalda, ka ar viņām īsti nevar tikt galā. Tev iesaka šo procesu strādāt šeit 7. centra meditācijas kārts, kas nozīmē, ka caur enerģijām, enerģētiskiem procesiem tu ļoti labi vari strādāt ar sevi un kopumā ar šīm attiecībām. Bet tad, kad mēs ar enerģijām strādājam ar attiecībām, tad ir jāsaprot tas, ka mēs uzņemamies caur sevi, apņemamies, ka mēs esam gatavi jebkam, kas notiks, ka mēs neizdomājam prātā, ka tie enerģētiskie procesi tagad mūs savedīs kopā vai enerģētiskie procesi mūs izšķirs, mēs neko nedomājam. Mēs vienkārši ejam, daram, ļaujamies. Ja? Tātad, ja tu gribi tur iegūt lielāku skaidrību, un to tev jānāk šī 7. centra kārts ar meditāciju. Paskatīsimies dziļāk, vispār tās attiecības kopumā izskatās kā iekšēji un ārēji cīņa, nespēja likt sevi lietā līdz galam realizēt nevienam, ne otram, un vairāk izskatās, ka tie ir procesi, no kāda šobrīd ej ārā, un tev ir jāaug savā spēkā un skaistumā. Tu redzi šo te brīnišķīgo kārti, ja, kur tev viss ir, tev viss pietiek, tu esi skaista, brīva, brīnišķīga, stabila sieviete, un tev ir jāizmanto šie savi resursi un jāapzinās savu vērtība, un neļauj ar sevi spēlēties vai nolikt sevi sazin kādā lomā. Tev arī nāk šī te brīnišķīgā priesteriena, tātad viss tavās rokās spēja būt iekšējs miers, stabilitāte, tas viss ir tevī pašā. Galvenais ir to savienoties, meditatīvi, enerģētiski savienoties un šajā attiecību virzienā ļauties vienkārši notikumiem, jo izskatās, ka tava vērtība ir augstāka nekā šīs attiecības plāno tev to norādīt. Tā, par pašu cilvēku, atkarībā par kādu cilvēku es īsti neskatos tā kā trešo personu, bet, ja tas cilvēks esi tu, tad ļoti daudz ko var paskatīties. Bet, ja kādreiz gribās zināt par kādu citu, tad tikai miedarbībā ar sevi pašu. Jā, ja visi var paskatīties veselību. Jā, par tevi pašu var paskatīties, bet šāda laivā, protams, ka tas ir savādāk. Ja jūs arī gribat, jūs varat droši atnākt vai šeit klātienē uz konsultāciju vai video zvanā sazvanīties, tad var apskatīties, pirmkārt var redzēt, kas ir katrā enerģētiskajā centrā. No tā es redzu un salieku kopā to, kas ir noticis, kas tev šobrīd dzīvē veidojās, kas ir aktuāls, kas kā plūst un mainās, visi šo te procesi caur čakrām. Pēc tam mēs skatāmies dziļāk, ņemam to, kas būtu jādara, kas būtu jāmaina, kas no tā jāsaprot.
un kāpēc tev ir slikti. To visu var skatīties, izpētīt. Es to pastīšos tādos lielos vilcienos, kas tev šobrīd notiek, un tad tu sajutīsi, vai tu vēlies nākt izzināt dziļāk. Margarita, ja? Bet pirms tam atbildēšu Evisai par to veselību. Sveika, mīļā dvēseles stīga. Par veselību Evisai uzlabosies veselība. Lucija, tu man bišķiņ sāc traucēt savu skraidīšanu. Tev karsti, ja? Tev jāiet pagulēt. Ja reku tur stūrī sēž un jūs visu spēta, man mēnesi dieviete. Tā. Evisai veselība. Tev ir daudz stresa un satraukumu, tu esi sev ielikusi tik ļoti lielos rāmjos, Evisa, kad pirmkārt tu visu laiku vēlies piepildīt savas vai tur kādreiz vecāku vai visas citas pasaules uzliktās cerības uz sevi. Tev ir ļoti jāpastrādā ar to, lai tu palaistu savas pagātnes pieredzes vaļā. Tas ietekmē tavu ķermeni, tavu veselības stāvokli, rodās enerģiju sabiezējumi, jā, dažādos centros. Ir sevišķi izskatās, ka varbūt arī ap galvas rajonā galvas sāpes, stresiņš, viss šīs te lietas, reimonīts, vēl kaut kas, jā, 6. centrs. Ir tas, kas ir sabloķējies, ar ko ir jāpadarbojās, un sirds centrs. Sirds centrā vēlme atgriezties kaut kādās pagātnes lietās, atcerēties pagātni, iedziļināties viņā. Tas ir tas, ko ir jālaiž vaļā un kas ietekmē to tavu veselības stāvokli šobrīd. Tātad jātīrās, ir tīri enerģētiski jākārtojās. Vai veselība uzlabosies, ja mēs jautājam, tad viņa tev, redzi, uzlabojās caur ko? Šeit nāk arcangēlis Sandalfons, kurš runā par to, ka tev viņa uzlabojās caur augstākajām zināšanām, caur savu vieduma mainīšanu, ienešanu, piepildīšanu un mācīšanos no dzīves situācijām. Tā kā būtībā var teikt, ka tev veselība ir ļoti atkarīga no tavas izpratnes par dzīvi un no tavām iekšējām sajūtām šobrīd, ka tas pat nav tāds fizisks faktors, jo tad nāktu 1. centrs ārā, ka jāpievērš uzmanība ķermenim, vai vajadzīgs tur detoksikācijas, un jebkas cits. Bet tev nāk tieši šī te augša, tātad dzīves izpratne, vai nav tā, ka tu pati sev esi nospiedusi ar savām domām, savām sajūtām, ar kaut kādu nespēju izkustēties uz priekšu, kaut ko gribās visu laiku domāt, piedomāt tajā atpakaļ gaitā un nevar palaist vaļā, un līdz ar to arī fiziskajam plānam kļūst grūti. Un vispār fiziskais plāns un veselība mums bieži vien cieš tajos brīžos, kad mēs pārtraucam attīstīties tieši enerģētiski. Un rehabilitācija, jā, tad to rehabilitāciju apvieno ar to iespēju zināt, izzināt, pievienotam visam klāt citu vērtību, mēģini saredzēt un saskatīt, kāpēc tu tā kā nonāc līdz tai operācijai, kas bija tas, kas tev līdz tam aizveda. Tev viss uzlabosies, tev viss būs tikai atjaunot to konekciju ar to augšiņu, ar to visumu, ar to pateicību, ka tas ir noticis. Nedzirdēju. Es ielikšu, starp citu, šo laivu, es ilgi neesmu likusi, es viņu leju pielādēšu un ielikšu YouTube kanālā. Tā kā tie, kas man ir piesakojuši Telegram kanālam, to var izdarīt ar profilu, redzēs linku uz YouTube un varēs tur noskatīties šo ierakstu vēlreiz. Tā kā Ilona varēs noklausīties. Tā, Margarita, kas tev šobrīd ir aktuāls, es pastīšos, un tad tu sajutīsi, cik ļoti tu gribi nākt vai zvanīt, vai atnākt klātienē, un vēlreiz jūs aicinu atnākt sestdien. Tie, kas grib iepazīt meditāciju kā tādu, vai kas to jau dara, bet grib atjaunot saikni, ļoti tāda forša sajūta par tādu brīvu, patīkamu kopā būšanu, ne kā skolā, vienkārši pabūsim, pēlposim, parunāsim. Tie, kas netiek klātienē, to visu translēšu online, dalība ir bez maksas. Pēc tam varam doties, ja spīd saulīt līdz ezeram, ieelpot svaigo gaisu. Tā kā aicinu, jā, jūs tiešām sestdien būt klātesošas un iedziļināties vēlreiz vai iedziļināties no jauna tajā, kas ir meditācija un enerģijas. Margarita, tu esi izgājusi šobrīd cauri diezgan tādam
pasmagam posmam, kur ir nācies tikt galā gan ar upura lomu, kā es šeit redzu, gan arī to, ka tev tā lielā vēlme kādu glābt. Un tad, kad tu ieguldies kādā citā, tu aizmirsti pati par sevi. Un tā ir bijusi kaut kāda tā mīlestības forma, kura tev arī ir novedusi līdz tam, ka tu šobrīd jūti, ka tev ir ļoti, ļoti nepieciešams pārmaiņas. Tev šobrīd ir jāiet pārmaiņu virzienā. Var teikt tā, ka tas visums radītājs, tas viss tev tās pārmaiņas ir jau sagatavojis. Tev tikai ir jāsajūt intuitīvi to īsto momentu, īsto brīdi un jādodās pārmaiņās. Kaut kas jāmaina arī pašrealizācijā, tajā, kā tu vispār neiedarbojies ar pasauli, jo izskatās, ka arī darba jomā, mēs var būt tā, ka gribās kaut ko citu, gribās sevi atrast, gribās to sirds darbu, kad it kā ir labi pēc priekšrakstiem, pēc visa tā, strādāt tādā rāmītī, bet tajā pašā ziņā iekšā izskatās, ka tev tas ir diezgan grūti. Šobrīd tev ir vajadzīga integrācija, saprast visas situācijas un būt ļoti atklātai pašai pret sevi un atklātai pret apkārtējiem, lai kaut ko sāktu risināt. Tu esi pārāk ļoti noslēgusies, tev ir vairāk jāaiziet uz komunikāciju, uz racionālu tādu domāšanu un jāatverās, vienkārši jāatverās no tā nocietinājuma, jānāk ārā, jo enerģijas kopumā tev nāk ļoti, ļoti labas. Jo šī enerģija plūsma, viņa vienkārši atverās, tāda tā saules enerģija, viņa tev nes, tu vienkārši ej, un iet arī caur to dziedinošu procesu, tātad zināt, izzināt, atvērties, sajust, saprast, un to savu pašrealizāciju kā tādu, atrast to īsto vietu, īsto punktu, ar ko tu jūti, ka vēlies neiedarboties. Jo šā brīža situācija tu saskati kā apstāšanos, kā iesprūšanu, kā nespēja izkustēties, bet tev ir ļoti daudz šis te viedums, caur kuru lūk šeit tu atver vaļā sev jaunu pasauli. Un tad, kad mums atverās jaunas pasaules durvis, tad ir tā, ka tu vari iet uz visām 4 debes pusēm. Un visās tevi sagaidīs tas, kas tev ir visvairāk šobrīd vajadzīgs. Tā kā esi drosmīgāka. Bet ja tu gribi vairāk tev visā iedziļināties un pētīt, kāpēc notika, kas notika, kā notika, tad tā kā jau es teicu, vari atnākt vai nu privāti šeit, klātienē, kur varam arī pēc tam enerģijas pakārtot, vai arī caur video zvanu. Tā, ko Ilonai, labrīt, Anģela, ko Ilonai grib pateikt eņģeļi? Kur es noliku eņģeļus? Vieni man ir uz galda. Šitie eņģeļi tev, Ilonai, grib pateikt, ka tev ir jāveido sevīm aizsardzības lauku, jāapzinās savu spēku, ir jāveido to lauku, kur tu sevī sakoncentrē visu savu spēku, un lai tu vari tādā vienā brīdī iznākt gaismā un pateikt, re, kur es esmu, ņemiet no manis visu, ko vajag. Ja mēs paņemam klāt šim vēstījumam kaut ko dziļāk, tad šeit, re, kur mums ir Rafaela septītnieks, par savu skaidrību, par to, ko tu vispār vēlies. Tev ir jāsaskata, kas ir tas, ko tu vēlies, jārada sevī tā sajūta, kas ir tas portāls, kurā tu iesi iekšā, kuram tu iesi cauri, ko tu no tā visa saņemsi un caur to savu sajūtu, caur savu tādu iekšējo sapni, caur tādām dziļām, tīrām, attīrošām, attīstošām enerģijām vienkārši jāiet pretīm, bet tev jāsaprot, kur tu ej, kādi ir tavi mērķi. Bija Margarita par tevi, jā. Nu, lūk. Man var vai nu, sveiks, labrīt, Sanita, vai var privāti sazināties, jā, tu man var atrakstīt vai nu šeit TikTok profilā, vai arī aizies uz manu profilu, piesako, un apakšā ir links uz Telegramu, tiklīdz tu piesakos Telegram grupai, kur es lieku dienas vēstījumus, tu varēsi arī man privāti atrakstīt, jo tu redzi, kur es paldies, tu redzi, kur es sūtu vēstījumu, tu vari man uzspiest virsū un atrakstīt man privātu ziņu. Vai arī man profilā ir posti par kursiem, par apmācībām, un tur parasti apakšā ir telefona numurs. Arī priekš sestdienas tiem, kas grib nākt klātienē, tur telefona numurs, kā ar man sazināties, bet rakstat, nezvanat, rakstat.
Paldies jums! Nu, sveika, man jaunā draudzene, Dvēseles Stīga. No Sandri, es tev varu kaut ko pastāstīt, kas ir aktuāls. Aktuāli tas, ka es esmu atnākusi strādāt ar suni. Es izvācos no mājām, lai nāktu strādāt, bet mājas atvācās man līdzi. Jo visiem bija jābrauc un jāskrien, un viņam mums ir... bija 11, tu redzi, cik es tev labā brīdī pieslēdzos. Un viņa mums ir Covid suns, kas nozīmē, ka viņi ir pieradusi reāli tikai pie cilvēkiem. Jā. Nu, tāds pēc, viņi nav īstajos gados, kad viņš tur te plosījās, bet tad, kad vēl varēja strādāt no mājām, kad ļoti daudz darīja un strādāja no mājām, un viņi vienu nevar atstāt, vai, ko viņi tagad guļ. Dievieta lūdzu izstiepusies uz šito te meditējumu dīvānī. Bet, jā, es jau domāju, ka tu gribi, lai es tev pastāstu kaut ko tādu, es tev iedošu šodienai enerģiju, Sandriņa ķērijā. Tu arī esi bišķiņ kaut kā racionālajā pozā nostājusies. Tev arī saka, ka jāverās vaļā, vērties vaļā, vērties vaļā, vērties vaļā. Tas ir galvenais stāsts. Un situācijas, kas notiek tev apkārt, viņas grib atvērt tevi tieši komunikācijai, lai tu runātu, lai tu atvērtos, lai tu pateiktu, lai tu nenoklusētu. Ja mēs paskatāmies caur otru tarotu, tad šī ir tā tava loma, kā tu spēji būt, kādu tu esi, kādu sevi nes, un tev lieliski izdodās, bet tagad atveries, atveries, atveries. Vispār un apvienu to pašu, vai ne? To sirds atvērtību un visu pārējo. Tā ir forša enerģija. Es vispār šodien biju izdomājis, ka es atbraukšu to savu jauniegūto veco koka galdiņu ar dekupāžu, uztaisīšu viņam smukas maliņas. Un man bija doma, ka kamēr es to daru, es būtu ieslēgus fonā laivu. Bet tā kā man atbrauc līdzi suņu dāma, tad nācās nākt likt kārtas, jo viņai patīk ošņāt līmi un salvetes un šķērēs degunu bāzt. Tā kā galdiņu veidosim nākamreiz, varbūt rīt. Tad būs savādāk, vai ne? Tad būs vienkārši runas, sarunas un kopā būšana un kārtas stāvēs maliņā. Jā, dēļ uzņemšanas svētkiem un iekavētiem darbiem. Nu jā, nu jā. Normāls sunet, nu tieši tā. Paldies, Lienīte, par taviem labajiem vārdiem. Paldies. Reizēm ir ļoti svarīgi to dzirdēt. Jo, ziniet, kā tā jau tikai liekas, ka tie, kas vai es, vai kāds cits, vai kurš sēž, kaut ko runā, stāsta, vai tur par enerģijām vai ne par enerģijām, tad ir tā iekšējā tā doma un sajūta, ka, viņam jau tur viss kārtībā, un viņam nav tās problēmas, un viņš nespēja. Es arī, Lienīte, tev samīļoju, un vispār atbrauc vienreiz klātienē samīļoties. Tagad ir iespēja. Es esmu šajās telpās katru dienu, pat sestdien, svētdien, šo sestdienu var atbraukt pameditēt. Labi, sestdienā tev varbūt ir ģimeni jābūt. Varbūt nē, 9 no rīta. Bet, jebkurā laikā vajag satikties. Jā, bet mēs varam jebkurā brīdī uztaisīt to saulgriežu. Man ir tā sajūta, un es domāju, ka Sandra arī šobrīd šeit iekšā man piekritīs, ka šī vieta šeit var arī vienkārši atbraukt satikties. Sarunāt, ka tu un vēl kāds, kas jūt rezonanci, atbraukt šeit, atvest līdzi savas kārtas, satikties ar manām kārtīm, vienkārši pabūt kopā, pabūt kopā telpā. Un tādēļ man liekas, ka arī sestdien tie, kas pieteicās uz to kā uz apmācību, daļai tas būs kaut kas jauns, skatīsimies, pētīsim, online palaidīsim tieši to sarunu par meditāciju un meditācijas procesiem kā tādiem, bet pēc tam mēs vienkārši kopā būsim un
Jā, tāpēc aicinu tos, kas sajūt. Es šeit 4 cilvēkus. Ja paņem līdz tos vēl jogas paklājiņus mierīgi, šeit ir vieta. Varbūt pat vairāks, vienkārši neesmu apskatījusies, kā ir 4, tāpēc nevar aicināt 5. Jā, šeit pazūd laiks. Šeit pazūd laiks un negribās iet projām. Tā sajūta, jā, ka telpa arī dara savu, ka viņi ir saaktivizējusies no viss tā, kas te ir iekšā, un viņi dara vēl savas lietas un savus procesus, un notiek, jā, tā plūsma. Skaisti. Tā kā, jā, mums jāsarunā. Viss jāsarunā, viss jābūt. Kaut ko es tur vēl palaidu garām. Nē, nepalaidu garām. Tālūk. Nedrīkst riet, naču. Te cilvēki dzīvo, staigā, un mēs šeit nerejām. Tad, kad bail, tad ir jānerej. Tev nav jābaidās. Neviens pie tevis nenāks. Neviens tev neko nedarīs, un tev nekas nenotiks. Pilnīgi nekas nenotiks. Nerūc. Nerūc. Bišķiņ jāpaciešās, varēs braukt mājās. Mājās var iet, ne. Te ir tāda atbalsts. Te ir tāda atbalsts, ka tas viņas rējiens izklausījās, tā kā viņi būtu kaut kādā tumbiņā ierējis. Un tiklīdz viņi satraucās, pasties viņai uzreiz izkrīt veselu čupu ar spalvām momentā, tas sekundes jautājums. Nesatraucies, tu paliksi plikpauraina. Jā, Līnija, tev arī jāsāk darboties, lai augstākie spēki nespiež ar sāpīgām pieredzēm. Tā ir. Tāpēc daudz vairāk drosmīgāk, jo man arī liekas, teiksim, tās no jums, kas šobrīd izmanto to 21 dienas praksu un visu pārējo izgājuši tādiem kursiem, un viena nodarbība, enerģijas apmaiņa bija 2 reiz lielāka nekā šeit par visu 21 praksi. Un vajag izmantot tās iespējas, nākt arī darboties, piedzīvot, jo savādāk mēs neuzzināsim. Tagad ir parādījušies diezgan daudz šo skeptisko. Man arī ir parādījies laika joslā, kur nāk ārā visi tie tekstiņi, ka atkal šitie ezotērķi, un atkal tie, un atkal šitie, bet tad, kad tu palasi arī par normālajām tēmām, neviens par otru tik ļoti maz, ko saka labu, piepildošu, veicinošu, iedvesmojošu, jā, pārsvarā visi nodarbojās ar to, ka pateikt, cik visi pārējie ir slikti. Un tiem, kam ir aktīvāk šis te prāts un visas tās lietas, atliek tikai vienu tā tekstu ieraudzīt un viss dzīve apstājās. Un, jā, tas, ko es arī iepriekš sāku teikt, ka jā, arī man ir reizēm tie brīži, kad negribās, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka atrast, kurš kaut ko pasaka, ka viņam kaut kas sakrits, ka viņam kaut kas ir paticis, kas atsūt kāds tos labos vārdus vai vēl kaut ko. Tā. Netiek sev galā, jā, meklē mierinājumu un meklē vainīgos. Visi citi ir vainīgie. Kāpēc tā Marika neveicās mīlestībā un dzīvē? To droši vien arī būtu jānāk, bet man tev arī jāaicina uz privātu konsultāciju izpētīt, bet es pastīšos, kas tev šobrīd vispār ir enerģētiski aktīvs, ja tu esi iedevis jautājumu. Tā, mums laikam nobeidzās mērķīts, ja? Jāliek jauns mērķīts. Jāliek jauns un sasniedzams mērķītis. Tūlītās Marika paskatīšos. Man ļoti patīk tas liemežvāks, viņš tik skaisti izskatās. Oi. Skaidri paņemt. Te ir vēl visādi. Nē, bet labi, tas liemežvāks lai paliek. Tā. Šitā. Tā. Es Marikam tā, es tev varu tagad laist lejā.
Tad tagad vai tu neriet? Neriet ne uz vienu, vienkārši pasēdiet un pagaidiet, kamēr tev atbrauc pakaļ. Tā, kāpēc neveicās? Kas tev vispār šobrīd notiek? Pirmkārt, tev ir bijis kaut kāds periods, kad ļoti nācies kārtot ģimenes lietas, ģimenes saknes, viss šis te process. Un tik daudz kāda ārējā informācija, kas ir nākusi iekšā, jā, tā, ka vienkārši spiež nost. Un uz doto brīdi tu esi pievērsies tā kā savām iekšējām sajūtām, arī savā ziņā savai intuīcijai. Un tādēļ tavā dzīvē šobrīd sāk notikt savā ziņā tāds tā kā pārmaiņu periods, pārmaiņu posms ir iestājies. Tas, kas šobrīd enerģētiski ir visaktuālākais, ir tas, ka pirmkārt tev ir jāpievērš uzmanību savam fiziskajam ķermenim. Šeit nāk dzīvības koks, viņš vienmēr atgādina par fizisko ķermeni, par to, ko mēs liekam viņā iekšā. Un arī par to, kā mēs ikdienā iedarbojamies paši ar sevi, ko mēs sev piesaistam, ar ko mēs tiekamies, kas ir mūsu tas tuvais loks, ar ko mēs esam kopā, un tev ir jāsāk pamazām izvērtēt, kā tas viss tevi ietekmē tā kā ilgtermiņā, ietekmē tavas enerģijas, tavu enerģētisko stāvokli. Ja mēs pajautāsim, kāpēc tev neveicās mīlestībā, tev šķiet, ka tev neveicās, jo tu nerunā. Tu nerunā, tu noslēdzies, tik līdz notiek kaut kādi notikumi, tā tu to paturi pie sevis, tā kā norīt, neesi atklāts. Un attiecībās tev šobrīd ir vairāk jāieklausās savā intuīcijā un jāieskatās acīs savām bailēm. Ja tu šobrīd jūties attiecību jomā no kaut kā nobijies, ja tu tā kā domā, ka tu kaut ko varētu zaudēt, vai kaut kādas citas tās iekšējās bailes, tev šobrīd ir jāsaskata, jāierauga, kāpēc tā notiek. Vispār tev dzīve kopumā, kurus var paskatīties uz šo inkarnāciju, kāda ir iepriekšējo dzīvi ietekme, kas tev šobrīd ir aktuāli un citās cauri. Uzticēšanās un cīņa. Tātad tas ir tas, ko tev ir grūti sabalansēt, tev ir grūti uzticēties cilvēkiem, un tajā pašā laikā tu gribi visu laiku kaut ko izcīnīt. Un caur šo te tev veido visu laiku tās jaunās pieredzes. Un tev nav tā, ka to nevar saukt par neveiksmi. To mēs nevaram saukt par neveiksmi, lai kā tev šobrīd šķistu. Tev vienkārši ir šis dziļais pārmaiņu laiks. Ja tu gribi vairāk dziļāk un caur visiem centriem katru atsevišķi skatīties un pētīt, tad jā, es jau iepriekš teicu, ka var pieteikties uz privātu sarunu klātienē vai video zvanām. Bet kopumā, piedod, es nosūtīju netīšām uzaicinājumu, neapstiprinam, man šitā gadās. Nu taču, nevar riet. Nāc šur. No katras skaņas tiešām ir jābaidās, nāc augšā. Biedējoši tas viņas rējiens ir. Vajadzēja tev atstāt mājās, lai tu grauž čības. Čības tev vēl tā, pēdējā reizē paliekot viena pati mājās, viņa sagrauza manas vislabākās izejamās kurpes, bet labi, es pat vainīgas atstāju tādā vietā. Dāma tika klāt. Bet jā, viņa tur mums darās, tāpēc šodien likās labāk, kas viņa te paņem. Bet viņai ir garlaicīgi mantiņa, mēs aizmirsām, ir tikai ūdens bļoda. Un tad es te kaut ko runāju, un tad tur kaut kas staigā. Un tad to viss ir jāpieskata. Un tā, tagad man nebūs galdam uztaisīta dekupāža, jo mums bija jāsēž laivā un jārunājās ar suni. Vai ne? Vislāk rāda to nestabilo internetu, nezinu, kāds te vispār kaut ko dzird. Beidz, pietiek, baidīties un rūkt. Zini, kā sveša ēka, viņa te tikai kaut kādu otro reizi, pirmo reizi viņa bija, ka es to telpu izvēlējos. Tā viņa te nav bijusi un sēdējusi, tāpēc viņa nesaprot, ka nav uz katru ārējo troksni, ka gaitenī kā ciet, jo māja liela, ka nav jārēģē. Paldies, jā, es laikam redzēju, ka tā atnāca ziņa. Es pēc laiva uzreiz iešu izlasīšu un tev atbildēšu.
Tā kā jā, var atrast, mani var viegli atrast, atbildēt, atnākt sestdien pameditēt vai pieteikties uz privātu konsultāciju, viss ir iespējams. Skatīties, pētīt čakras un vispārējo. Paldies, Margarita, par skaisto roku sirdi. Tā, lūk, un jāvelk puzle, es jau esmu te tik ilgi, ka puzle jāvelk. Tā jau es it kā būtu varējusi darboties ar to savu galdu. Bet, laikam jāatliek uz rītdienu būs. Rītā laikam nesolši tik lielu karstumu. Te jau var just, ka šeit sāk ēka uzsilt, ka saulīt jau ir pagriezies un ēka sāk uzsilt. Tādā ziņā mums mājās ir, paldies Dievam, vecais mūris un ir augsts. Vakardien, kad esot vaļā 2 logiem caur visu karstumu, nosalu pēdīs. Tā kā ir īstā temperatūra, tā normāli, ko var izturēt forši. Bet te jā, es domāju, ka te pa dienas vidu ir 11:30, jau paliek tāds bezgaisīgs, ka tā arī būs, ka būs jābrauc mājās darboties. Līdz ar to jau viss notiek, kā jānotiek. Rīt no rīta atkal mums 5 jāmeditējās. Tā kā tā, jānoņem to ekskluzīvo izpārdošanu. Kāda mums ekskluzīva izpārdošana, ko mēs pārdosim? Negribu neko pārdot. Es varētu jums kaut ko nolasīt. Šodien vēl nav lasīts. Es gan nezinu, cik ļoti raustās vai neraustās internets. Bet šoreiz tas varētu būt... Negribu nākt. Labi, ņemsim ceļu ar eņģeļiem. Mājas Kadets grāmatiņas. Ieklausieties vārdos, kādos no šiem. Cerams, ka mums neviens neieries. Šeit man atvērās pateicība un prieks. Kad ieeju šajā svētpilnajā dienā ar visu savu apzināšanos, tad sajūtu, cik daudz gaismas staro man pretīm. Gaisma nāk no saules, no kokiem, no akmeņiem, no ziediem un no cilvēkiem. Gaisma ir katrā raslāsē un arī lietus mākonī. Visos cilvēkos, kurus es satieku, sajūtu gaismu, un tas mani priecīgu dara. Jo vairāk atveros savai gaismai, jo vairāk gaismas saskatu un sajūtu visā, kas ir manā pasaulē. Gaisma mani aizved pie prieka. Tas ir dziļš iekšējs prieks par esību un vienlaikus pateicība par visu, ko esmu piedzīvojusi. Lai arī kādi ir bijuši notikumi manā dzīvē, situācijas un pārbaudījumi, tagad uzliekot roku uz sirds un esot godīgi pret sevi un augstāko spēku, varu par to pateikties. Tā es dodu sev savu iekšējo brīvību atlaižot un izdzēšot sāpīgos pagātnes nospiedumus, kas vēl bija manā sirdī. Es pilnībā apzinos, ka mana pagātne ir radījusi manu tagadni. Es ieelpoju to ar visu spēku, ar katru mirkli, ar vien vairāk un vairāk. Es pieņemu savu pieredzi ar dziļu pateicību un cieņā noliecos to cilvēku priekšā, kas man palīdzēja šo pieredzi iegūt. Jūs esat mani paši labākie skolotāji. Jūs devāt man iespēju sajust dievišķo pateicību un ienest savā dzīvē nepārtraukto esības prieku. Prieks ir cilvēka dzīves pamats. Katrs solis dievišķās prieka enerģijās rada jaunu pasauli, kurā ir arvien vairāk pieņemšanas. Es eju ar gaismu sirdī. Es eju ar prieku. Es esmu. Ļoti skaisti. Man liekas, tas ir arī kaut kas līdzīgs, tas vai ne, ko mēs šodien runājām par to gaismas atvēršanu un šīm lietām. Gaismas atvēršana sevi un gaismas enerģijām par situācijām, kas piedzīvotas. Jā. Te ir arī par svētīta diena, un par svētīto dienu šeit ir uzrakstītas tikai 4 rindiņas. Un tur ir ļoti vienkārši.
Svētīta ir katra diena. Tā ir kā dāvana no debesīm. Saņemot to, sākam dzīvot pa īstam, jo katrs elpas vilciens sniedz piepildījumu un iedvesmu būt. Būt debesu dotajā svētībā. Jā, ka mums ir dota šī iespēja dzīvot un piedzīvot. Ļoti skaisti. Mēs varam apskatīties šodienas dienas tādu vispār kopējo enerģiju. Kādas enerģijas ir gaisā. Tie, kas ir Telegram grupiņā, tie ir Telegram vēstījumi jau dzirdējuši, bet tie, kas šeit šobrīd klausās, varbūt vēl kaut kas atklājās vai atverās. Šeit nāk aicinājums skatīties uz kopbildi. Tas ir tad, kad mēs skatāmies uz visu kopumā no dvēseles ceļa aspekta. Patiesībā tas arī ir tas, ko mēs mēģinam izcelt ārā, tad, kad mums ir sarunas vai konsultācija. Un, jā, murāški pa ķelu, jā, skudriņas pa ķermeni. Tā ir. Un šis te ir tas, ko arī konsultācijās vai šādās sarunās, vai kas tiek vērts vaļā tas skatījums, kad dvēsele skatās tā kā no malas, kad tu skaties no malas, kas, kad, kāpēc, uz kurieni, tā kopaina, ko mēs ieraugam. Jo jūs zināt, tad, kad mēs, piemēram, skatāmies filmas, mēs redzam sižetā visu filmu skatoties, vai ne? Ko kurš izdarīja, kāds bija pavērsiens, kā tas notika, kā tas norezonēja, kā otrs reaģēja, un viss šīs lietas mēs redzam no šīs puses. Scenogrāfs to visu liek kopā, ja? Attiecīgi, no šīs puses. Scenogrāfs to visu liek kopā, ja? Attiecīgi, mēs kā dvēseles, kad nācām šeit uz zemes, mēs bijām šie scenogrāfi. Mēs salikām visu kopā to, ko mums vajag šeit piedzīvot, redzēt, kādiem jābūt notikumiem. Protams, ne līdz vissīkākai detaļai, bet ar kādiem lielākajiem dzīves pagrieziena punktiem parasti viss ir jau saplānots dvēselē. Un tad ir šīs daudzās izvēles. Tā schēma ir ļoti liela, scenārijas var aizbīdīties visādos virzienos, bet gala mērķis ir viens. Un viss ir atkarīgs no tā, jā, kurā pagriezienā, kurā brīdī mēs esam gatavi pagriezties. Un attiecīgi līdz ar to katrs satiktais cilvēks, katrs notikums, viņam tur ir jābūt. Un tas ir tas, uz ko mēs ejam, ieraudzīt to, ka tam visam bija vieta būt un ir vieta būt. Un visbiežāk tie, kas mums šobrīd ir līdzās, tie, kas mums visvairāk ir negribam runāt, satikties, un mūsu skolotāji visbiežāk. Skolotājs, kas iemāca novilkt robežas, skolotājs, kas iemāca ieklausīties sevī, skolotājs, kas iemāca beidzot pieņemt patstāvīgus lēmumus, tāds, kurš iemāca noticēt sev ar to, ka viņš visu laiku nospiež tavu viedokli un tavas domas par sevi. Tātad viss šīs pretējās rīcības, kur mums liekas, ka pret mums dara to un to, patiesībā ver mūs vaļā un ver mums vaļā pilnīgi kaut ko citu, to pretējo, kas mums ir kā pietrūkst. Un, jā, tas ir tas, ko ieraudzīt, saskatīt un ko mēs tā kā saliekam pa plauktiņiem un saprotam līdz galam beigās, ko, kur, kad, kāpēc un kā vārdā, jā, tas viss mūsu dzīvē šajā inkarnācijā notiek. Un, protams, kad ir tie procesi, kad mēs ejam arī skatīties, kas ir bijis iepriekš, jā, un tas jau ir tālāk, dziļāk, plašāk, ja tas vispār ir nepieciešams. Jo pēc manām sajūtām darboties un strādāt ar šīm laika līnijām un dvēseles šo te dvēseles ceļu un dvēseles ceļa plūsmu un visiem šiem dziedinošiem procesiem ļoti svarīgi ir no tā skatu punktu šeit un tagad. Šeit un tagad jāsaprast, kas tur varēja būt, kur tur varēja būt, bet tā dziedinošā plūsma, viņa nevienmēr ir saistīta ar to, ka mums tajā visā tagad ir jākāpj atpakaļ, jāiedziļinās un jāpavada tur entie mēneši vai vēl gadi.
Tā kā viss notiek diezgan ātri, strauji, progresīvi, un tik līdz tu sāc kaut ko no tā visa darīt, tā jau notiek pārmaiņas. Tādēļ arī tā pati meditācija. Vienkārši atnākt uzzināt, kā elpot, kur elpot, kā tas notiek, ko nozīmē ar balsu vadīt. Viss sapratu, sāku darīt, izmantoju rīta meditāciju vai kaut kādus, kas ir kursos meditācijas vai nav ko, bet eju iekšā tajā procesā. Un no tā brīža arī sākās tās pārmaiņas. Jo meditatīvais process ir vienīgais brīdis, kad abas divas smadzeņu puslodes ir līdzsvarā. Kad viena nemēģina otru pārspēt un pārsteigt un pierādīt savu pārākumu. Jā, tad šodienas enerģijās bija tas redzējums no kopējā plāna, kopējiem aspektiem, arī kaut kāda dziedinoša procesa, vismaz šeit klātesošajiem, varbūt vienkārši šajā visā klausoties, arī tā var gadīties, kad atliek tikai pasēdēt, paklausīties kadrā vai aizkadrā un viss notiekās. Un kādam šobrīd stabilizējās iekšējās skumjas. Jāatbrīvojās no šīs enerģijas, lai aizplūst projām tā iekšējā skumju sajūta un var atvērt sirsniņu un atvērt acis un ieraudzīt kaut ko jaunu, kaut ko savādāku. Tā kā tā. Nu, ko būs mana klausies un revidēt drēbes un apels? Nu jā, riktīga tīrīšana, enerģētiskā tīrīšana ar fizisko tīrīšanu vienlaicīgi. Viņas kaut kur vedīs no mums, tas starp citu ir brīvbode, kur var atnākt, nodot un kam vajag arī paņemt kaut ko no apģērbiem un visādām tādām lietām. Es vēl neesmu tikusi pie tādas īstās vasaras garderobas revidēšanas, jo taču tā vasara ir ļoti mainīga, tad 30, tad 13. Pasties, kā viņi staigās pakaļkājām, viņi jau nolaidās lejā. Viņi dzirdēja, ka mašīna atbrauc, viņi domāja, ka varbūt viņai beidzot pakaļ. Varbūt beidzot pakaļ atbrauc, bet nu izskatās, ka nē. Tā tev Luncīt vēl jāgaida. Vēl ziņa nav sūtīta, ka jau brauc un ka jau varēsim braukt mājās, ja? Un vēl ir jāpagaida. Nāks jāpakaļ klēpī gaidīt. Ar viņu trakāk, man liekas, tā maz bērni augšā, lejā, augšā. Varētu iedot klucīšus, lai būvē pili, bet viņi neprot ar ķepām. Šitā tu var redzēt ārā. Gudri. Īsi izpētīt. Viņi mums ir baltām kurpītēm, viņiem baltās vasaras kurpītes un melnais ziemas kažociņš. Tā, vai ne? Luna. Tā ir? Nu, jā. Beigā dalībnieci šodien, ne? Ir arī tikai nereidi, tur vienkārši aizvēra mašīnas durvis. Nu, cilvēks nevar savādāk izkāpt ārā pa durvīm, ja viņš viņas neaizver. Un arī pa māju nevar pārvietoties, ja nestaigā pa gaiteni. Saproti? Nav jēga no tā baidīties. Viņi vienkārši neredz, kas tas ir, kurš tas ir, un tāpēc viņai uzreiz ir bail kāja sāk trīcēt. Vai ne? Bet tā mums te labi nav karsts, ārā karsts. Būs jāaiziet laikam ar viņu līdz ezeram. Varbūt viņi grib izpeldēties. Īstenībā laba doma. Varbūt jābeidz sēdēt laivā, jo neko mēs tur tāpatās šodien uz tā galdiņa neuzlīmēsim, tas būs jādara rīt. Un tagad vajadzētu iet uz ezeru peldēties. Sunīti, ko? Dāmas brauciet peldēties. Ko? Būs jāiet, laikam, pastaigāt. Sadāk viņai tie ir garlaicīgi. Viņa ir iesprostota. 4 sienās burtiskā nozīmē. Mums jau tā ļoti patīk, bet viņi vēl nav gatavi tādiem meditatīviem procesiem sēdēt uz dīvānī stundām. Tālūk. Nu, ko mīļie, laikam iešu izlasīt tās privātās ziņas, kas man tur ir atnākušas. Laikam, kurš tur vēlās pieteikties uz kaut ko. Kas vēl domā par sestdienu? Sestdien tā tad var nākt
Negribas teikt apgūt meditāciju. Kaut gan var, kam vajag apgūt, bet kam vajag dziedāt, tad var nākt. Negribas teikt apgūt meditāciju. Kaut gan var, kam vajag apgūt, bet kam vajag cilvēku klātbūtnē. Jā, klātbūtnē viņi būs. Tātad varētu būt vēl kādi divi. Sandrīna varbūt arī grib būt klātbūtnē, ja tas vēl mūs dzird, vai arī tie vienkies darbos. Lienai droši vien citi darbiņi, bet mazums 9 no rīta mēs sāksim. Un kas netiek klātbūtnē, varbūt online būtnē. Bet tad ir jāatsūt man ziņa, tad es iedošu linku uz grupu, kur būs arī links uz tiešraidi. Tā kā jā, viss būs, visu darīsim, mums būs tad hibrīda nodarbības. Un ar kursiem arī tagad ir tā, ka tie, kas vēlās apgūt ātrāk, negrib gaidīt rudeni vai negrib piesaistīties konkrētam laikam vai datumam, var iegādāties kursu ierakstus. Var mācīties tarot, tas ir viens virziens, un otrs ir zīmēt šīs enerģētiskās kārtas, čakru diagnostikas kārtas un iemācīties par enerģētiskajiem centriem. Tātad 2 vienā apgūt čakras jau enerģētiskos centrus, viņu būtību un plus radīt diagnostikas komplektu. Ļoti tur ir jārēķina uz vienu nodarbību, kad tu viņu noklausies un tad zīmē nedēļu, augstākais 2, vairāk neļauju. Bet nu, ja tie procesi iesprūst ar neko darīt, jāpagaida ilgāk, jā, bet ir iespēja, jā. Nu, tā kā negaidīt kaut kāds konkrēts datumus, bet iegūt ierakstus no iepriekšējām nodarbībām. Līdz ar to arī tas ir lētāk un apgūt pašiem sev brīvā laikā, brīvā vietā pēc sajūtām. Tā, Luna, tevi neredz, nevar saprast, kas ir tāds melns pleķis. Tā ir redz vismaz ķēpas. Karsti. Karsti. Nu, ko, mīļās dāmas, kuras kārto skapi, kuras darbiņām, kuras vienkārši ienāca izgāja, došos pagaidām došos. Es domāju, ka mēs aiziesim līdz ezeram, pēc tam aizbrauksim līdz mājām, jo tur būs vēsāks, lai sunīts neizcepās savā melnajā kažokā. Un jā, un tad jau tiekamies. Tiekamies laivā, tiekamies klātienē, tiekamies meditācijās un paldies par kopā būšanu pagaidām. Atā! Atā!